Tad abas schēmas attēlo 4 dimensiju laika un telpas modeli, un vidū atrodas skaitlis 5, kas jebkurā gadījumā nozīmē pilnību, stabilitāti, laimi un centrālo būtību. Nu, un šeit tad arī jūs varat redzēt abas kartes. Tās ir veidotas no baltiem un melniem aplīšiem. Baltie aplīši ir yang pretmets un veido nepāra skaitļus. Melnie aplieši ir yin pretmets un veido pāra skaitļus. Ja, tad viņi pa tādiem punktiņiem ir savienoti kopā. Tad saskaitot punktiņus mums rodas pāra vai nepāra skaitļi. Han dinastijas vēsturnieks Hung Ango 2. gadsimtā pirms mūsu ēras sarakstīja vēstures grāmatas, klasiskās vēstures grāmatas komentāru, kur pirmo reizi stāsta par šo 2 rakstu izcelsmi. Un viņš to sasaista ar Henaņas provinci, kas ir Ķīnas centrā, kur plūst Dzeltenā upe un Luošuei upe, un kur senos laikos atradās Ķīnas impērijas galvaspilsētas. Tad abas kartes, jeb abi šie nosaukumi ir minēti pārmaiņu kanona komentārā Sīts, jeb sasaistītie vārdi, kur teikts, ka senie valdnieki lasīja šos darbus un pētīja šīs schēmas un orientēja savu valdību pēc tiem. Tā bija harmoniska un saskanīga. Un ir tāds secinājums, ka tikai labie un likumīgie valdnieki varēja tām piekļūt, bet sliktas valdīšanas laikā šīs schēmas nevarēja ieraudzīt. Saskaņā ar leģendām imperators Fuxi esot ieraudzījis He-Tu šo karti, He upes karti, uz pūķa zirga jeb vienradža muguras, kurš izniris no Dzeltenās upes. Un tāpēc arī šo karti nosauca par He-Tu, jo He norāda uz Huanghe jeb Dzelteno upi. Bet savukārt Xia dinastijas dižais valdnieks Yu, kurš apvaldīja plūdus un kontrolēja ūdeņu sistēmu, ieraudzīja uz dievišķā bruņurupuča bruņām Luošu rakstu, un šis bruņurupucis esot izniris no Luošuei upes, tāpēc arī šī raksta nosaukums ir Luošu. Un viņi abi tiek uzskatīti par ļoti izciliem valdniekiem, vismaz konfuciānisti tā uzskata. Un tādēļ arī viņi šos brīnumainos dzīvniekus ar šādām īpašām zīmēm ir varējuši ieraudzīt. Savukārt tie valdnieki vai tie cilvēki, kuri ir netikumīgi, nelietīgi, neķītri un kuriem nav šīs vieduma un labo īpašību un gudrības, viņi nespēja ieraudzīt šādas schēmas. Un nespēja attiecīgi pēc labām sistēmām veidot pārvaldi un dzīvi.